Mēs šodien jūtamies. Ok, es jūtu kaut kādu skaļumu. Nu labi, pacelsim īkšķi visi, kuri šeit ir ieradušies, lai būtu gatavi mācīties fiziku. Visi. Labi, un tagad paceļ īkšķi, kuri šeit bija piespiesti atnākt fizikas skolotājs. Super. Tagad mēs zināsim. Bet nekas, būs jau labi. Tā, jā, pirmā lekcija būs par elektrokomponentiem. Tā. Jā, par elektriskajām komponentēm. Kāds jau būs kaut ko dzirdējis, kāds jau kaut ko zinās, bet nekas, iesim normālā tempā, paskatīsimies, kas ir visas elektriskās komponentes. Nu, ne visas svarīgākās. Un tā doma ir, ka mēs no paša vada, piemēram, paša būtības tiksim līdz integrētai schēmai. Precīzi 5 timers, kas jums būs šodienas vienā no ķēdēm. Nu, mēģināsim saprast, kā viņš strādā, bet tad mums jāsāk no pašiem pamatiem. No kā vispār sastāv elektronika? Kāpēc mūsu telefoni lādējās, kāpēc mūsu datori strādā un kāpēc mūsu radio skan? Nu, tie šīs ierīces, ko jūs redzat uz ekrāna, tās ir tās lielās, jau saliktās puzles, bet, protams, viņas sastāv no kaut kādiem mazākiem puzles gabaliņiem. Nu, un tad mēģināsim saprast, kas ir šie puzles gabaliņi. Sākumā atkārtosim, kas ir spriegums un strāva. Iedomājamies 2 traukus ar ūdeni, viens augstāks nekā otrs, un tam otram traukam augstākiem ir kaut kāda caurule, no kuras tek ūdens. Pacelsim to trauku augstāk, būs lielāka potenciāla enerģija ūdenim, un tāpat arī spriegumam būs lielāka potenciālā, lielāka tā potenciāla, mēs varam iedomāties lielāka tā potenciālā starpība. Un tā strāva, piemēram, ir tas ūdens, kas tek caur to cauruli. Jo lielāka cauruli, jo lielāks ūdens nāk caur tai caurulē, jo varam to pielīdzināt strāvas lielumam. Kā vēl to var iedomāties, ir arī kaut kāda truba. Principā, varam iedomāties, ka tie ir elektroni, spriegums spiež tos elektronus caur to trubu, un strāva ir tad, cik elektroni iziet vienā šķērsgriezumā vienā brīdī cauri. Tad sāksim vienkārši ar vadu. Mums ir vads. Kaut kāds metāls, kāds metāls labi vada elektronus, kāds slikti. Pieņemsim, ka šis vads vada elektronus, un tagad pievienosim viņu pie strāvas avota. Mums parādās plus-mīnus pols, un tagad plūst strāva, elektroni iet cauri tam vadam. Un, tātad strāvas virziens elektronikā ir pieņemts no plusa uz mīnusu, bet īstenībā zinām, ka elektroni iet uz otru pusi. Drusku jocīgi liekas, bet tā ir. Tātad strāva virziens ir no plusa uz mīnusu, bet īstenībā elektroni iet no mīnusa uz plusu. Tagad pasliktināsim viņiem, pagrūtināsim viņiem to ceļu. Uztaisīsim to ceļu grūtāku, padarīsim viņu garāku. Tāda lausta līnija, garāks ceļš pa vidu. Tagad tiem elektroniem būs drusku jāpiepūlās, lai tiktu cauri šim vada posmam. Un tas ir principā rezistoru būtība. Tā rezistora būtība, ka šiem elektroniem ir grūti tikt caur šo vienu posmu, caur rezistoru. Jā. Šādi viņi apzīmē elektroniskajās schēmās. Jā. Kā mēs varam vēl to pretestību aprakstīt? Tāda, kā jau teicu, vadiem ir dažādi tie metāla, dažādi materiāli un dažādi vada tos elektronus. Un tātad dažiem materiāliem ir vielas īpatnējā elektriskā pretestība ir maza. Tas nozīmē, ka viņi brīvi laiž tos elektronus cauri. Ja viņiem ir liela tā īpatnējā elektriskā pretestība, tad viņi nevedīs tik labi tos elektronus. Tātad, jo lielāka tā pretestība, jo lielāka īpatnējā pretestība, jo lielāka pretestība. Jā. Tad vēl varam iedomāties to pašu ar kaut kādu koridoru. Vai ne? Ja mums ir cilvēki tajā koridorī un mēs gribam tikt cauri, ja tas koridors būs šaurāks, mums grūti tikt cauri, tātad tas vadītājs šķērsgriezuma laukums, ja tas koridors būs šaurāks, būs grūti tikt cauri, ja viņš būs plašāks, mēs varēsim viegli tikt cauri.
vadītāja garums. Ja tas koridors būs garāks, mums arī būs ilgāk laiks jāpavada, lai tiktu cauri viņam. Ja tas koridors būs īsāks, mums būs ātrāks laiks iziet cauri. Jā. Nu, tā arī var aprakstīt pretestību. Labi, un tagad pamēģināsim. Šeit ir uzdevums, kuram vadam ir lielāka pretestība, vai mēs varam ar pirkstiem parādīt, kā mums šķiet. Tā. Jā, droši padomājam. Ko es redzu? Paceļam augstāks, neredzu. Jā, 2 vai ne? Tieši tā, ļoti labi. Kāpēc? Jo vats ir, tā vada daļa ir vienkārši garāka. Jā. Kā šeit, kā ar šo situāciju? Visi saka viens. Jā, ļoti labi, tāpēc, ka īpatnējā pretestība tam materiālam ir lielāka nekā otrajam vadam. Un tagad 3. jautājums. Tā, es redzu divnieks pārsvarā. Jā, 2 ir pareizā atbilde, kāpēc, jo diametrs ir mazāks un šķērsgriezuma laukums tādējādi arī ir mazāks. Ļoti labi. Jā, protams, arī var elektronikā viņus attēlo ar krāsas kodiem. Tad varam redzēt viens no piemēriem, kā mēs skatāmies. Viņam ir dzeltenā, violetā, oranžā un zelta strīpiņa. Šis ir 4 strīpiņi. Es izvēlējos ielikt 4 strīpiņu rezistors, jo tie ir visbiežākie. Ir arī 5 strīpiņi, 6 strīpiņi. Nu jā, un varam redzēt, tātad dzeltenā svītriņa ir 4, violetā ir 7. Tas mums sanāk 47, un tad dabūjam reizinātāju 1000, kas ir oranžā strīpiņa, tātad 47,000 ohmi, un pēdējā metāliskā apzīmē vai plus mīnus 5% vai plus mīnus 10% to pretestību, kādā mēs kļūdas apjomā to ņemam. Un kas svarīgākais, jā, kas parādīšu otro variantu, no kuras puses lasīt to rezistoru. Jālasa no tās puses, kur nav metāls, jo šeit tagad nevajag kļūdīties, mēs lasām no otras puses, jo viņš vienkārši tā metāliskā daļa ir kreisajā pusē. Un šeit jā, arī vienkārši ir sarkans, 2 reiz 100, 2200 ohmi. Nu labi, pamēģinām, kā jums sanāks. Nu jā, man sanāca drusku aplieties, bet kā mums šķiet parādām ar pirkstiem. 2, čalam 8. Jā, pareizā atbilde nav 2, tā ir 3. 39,000 ohmi, jā, kāpēc? Mēs skatāmies oranžs, balts un oranžs. Un jā, plus mīnus 5%. Nu labi, kā ar otru? Nu, ok, kad esam gatavi, varam rādīt, jā. Es redzu 3, es redzu 2, 3, tātad pārsvarā divnieki, 5. Jautājums? Ok. Jā, tātad pareizā atbilde ir 2, jo mums ir dzeltenais 4, violetais 7, un melnais ir reizinātais vienkārši reiz 1, un plus mīnus 5%. Ok. Turpinot tālāk, mums ir jāsaprot drusku atšķirības starp virkni un paralēlu slēgumu. Virknē, kas notiek ar tiem rezistoriem, loģiski, ja mēs saliksim 2 koridorus, būs grūtāk tikt cauri, un tā pretestība būs kopējā pretestība abiem tiem 2 rezistoriem. Ja viens ir 4, otrs 4, mums kopējā pretestība būs 8 ohmi. Nu, saskaitās, jā, kopā, bet tagad paralēli ir interesantāk, jo mums ir 2 elektroni, var izvēlēties pa 2 koridoriem, kuriem iet. Un tātad, ja viena, un kas notiek ar to pretestību, viņa tieši samazinās. Jā, ja mums būs
viens rezistors 4, otrs 4, tad kopējā pretestība būs 2 ohmi. Jā, tieši tā. Un kas mums vēl jāsaprot, ka virknē tas spriegums uz tiem rezistoriem krīt atsevišķi skatra, tāpēc mēs viņus varam saskaitīt kopā tos spriegumus. Okay. Tātad, lai saprastu tādu rezistoru, iedomāsimies, ka mums ir 2,5 volta, 250 mA gaismiņa. Mēs negribētu pāriet šo slieksni, kas uzrakstīts tās maksimālās vērtības, jo tad vienkārši gaismiņa pārdegs. Mums ir ķēde, 4 volti, mēs gribam ieslēgt šo gaismiņu šajā ķēdē, bet 4 volti tas ir pa daudz, tā gaismiņa nodegs. Ko mēs darām? Mēs ieliekam rezistoru. Kā mēs varam aprēķināt šī rezistora pretestību, cik mums liela to pretestību vajag? Mēs tātad paņem tos 2,5 voltus. Mēs varam aprēķināt ar Ohma likuma palīdzību, ka uz rezistora kritīs 1,5 volti, jo atceramies, spriegums saskaitās. Un tad zinot, ka tai lampiņai vajag 0,25 ampērus, tie 250 mA, mēs varam vienkārši izmantojot Ohma likumu, izdalīt spriegumu ar strāvu un iegūt, ka rezistoram jābūt 10 ohmiem. Un tad gaismiņa degs savā maksimālajā spožumā. Jā, un tā arī strādā, mēs varam no rezistoriem tik tālāk uz reostatiem. Tie, kas zina, reostati strādā tā, ka tur ir vienkārši garš vads, un mēs izvēlamies, cik to vada garumu, caur kuru ies tie elektroni. Izmantojot to iepriekš minēto formulu, kur jo garāks tas vads, jo lielāka pretestība. Un šādi bīdot to reostata slīdkontaktu, sākumā, piemēram, ja viņš būs pašā kreisajā pusē, tad tā pretestība būs mazāka, un ja mēs pabīdīsim vairāk viņu pa labi, būs garāks vada garums un būs lielāka pretestība. Un tā arī strādā, tad mēs varam to reostatu ielikt tādā apļaveida formā, un ko mēs iegūstam kaut kādā, piemēram, radio skaņas tā kā mainītāju. Okay, esam tikuši galā ar rezistoriem. Tagad mums jāiet drusku tālāk. Atkal atgriezīsimies pie vada, mums ir strāvas avots plus mīnus, bet tagad iedomāsimies, ka šī vada vidū ir durvis ar tikai durvis, kurām ir tikai vienā pusē rokturis. Tātad, kur bultiņi parāda, mēs varam iet no labās puses uz kreiso pusi tikai. Tātad, ja mēs gribētu iet no kreisās uz labo pusi, tur nebūtu rokturis, mēs netiekam cauri. Un tātad, šajā gadījumā strāva no plusa uz mīnus var plūst, jo durvis to atļauj, mēs varam atvērt durvis, iziet cauri. Ja mēs apmainīsim strāvas virzienu, tagad strāva ies no otras puses, kas notiks, viņi neplūdīs cauri, jo vienkārši nevar tikt caur tām durvīm. Un tā ir diodas pamata īpašība, ka viņa laiž strāvu caur vienu pusi, bet nelaiž caur otru. Tad kur varam apskatīties gadījumus. Šajā gadījumā strāva neplūdīs, dioda forši parāda, uz kuru virzienu plūdīs, uz kuru neplūdīs. Mums tā bultiņa rāda, uz kuru virzienu viņa atļaus iet. Tas trīsstūrīts, tāda trīsstūra, tā smaila rāda, uz kuru pusi var iet. Un šajā gadījumā plūdīs, Tādā ziņā ļoti, ļoti vienkārši un intuitīvi var saprast. Var pieminēt to, ka diodai ir katods un anods, tātad anoda puse ir tur, kur var nākt strāva, un katoda puse, no kuras puses nevar nākt strāva. Tā arī, kā iepriekš var redzēt, no plusa, jo strāva iet no plusa uz mīnus, tā arī tas, tāpēc viņus arī sauc par plus un mīnus galiem. Kas ir interesanti, vispazīstamākā dioda ir tieši gaismu izstarojošā dioda, jeb LED. Tur tā izrādās arī ir dioda. Ja mēs mēģināsim viņu iedarbināt no otras puses, nesanāks, jo tā ir dioda, viņa nelaidīs cauri strāvu. Un šādi arī LED, jeb gaismu izstarojošo diodi parāda schēmās. Tātad tā kā diodas simbols tikai ar vēl bultiņām, kas parāda, ka izstarojās gaisma. Sapratīsim ātri vēl, atcerēsimies atšķirības starp līdzstrāvu un maņstrāvu. Līdzstrāva bija, kad elektroni visi iet vienā virzienā, un tāpēc, ka līdzstrāvu ir
daudz grūtāk pārvadīt garos attālumos. Mēs esam izvēlējušies izmantot maņstrāvu, piemēram, rozetēs un tā, lai tos elektronus vieglāk pārvadītu. Un kas tur notiek? Tur vienkārši, piemēram, 50 vai 60 reizes sekundē mainās tie poli. Tātad vienā brīdī, kur grifā varam redzēt, iet uz vienu pusi, tātad plus mīnus ir vienā veidā, un tad tagad mainās plus mīnus ir uz otru pusi. Un tas notiek reāli 50, 60 reizes sekundē, ļoti, ļoti ātri. Tas ir tā maņstrāvas būtība. Un tā kā mums rozetēs ir maņstrāva, bet mūsu ierīcēm, datoriem vienalga, viņiem vajag līdzstrāvu, viņi nestrādās uz maņstrāvas. Tāpēc ar diodu ir ļoti interesanti, jo mēs ar diožu palīdzību varam uztaisīt diožu tiltu, un ko tas darīs? Tas pārvērtīs maņstrāvu par līdzstrāvu. Un tagad pasīsimies, kā tas notiek. Atskatīsim vispirms pirmo variantu, tad atceramies, maņstrāva mainās, plus mīnus, tātad tagad šeit ir parādīts šādi plus mīnus, bet tajā sekundē tas notiek 50-60 reizes, kad mainās, tad mīnus būs augšā un plus būs apakšā. Vispirms apskatīsim šo variantu gadījumu, kas notiek. Tātad strāva iet, viņa tiek līdz šejienai, un viņa vienīgais ceļš, kur viņa var iet, ir par D2 diodi, iziet cauri, iet uz, mums ir vēl rezistors ķēdē ieslēgts, lai kaut kāds patērētājs būtu. Mēs saprotam, viņš iziet, tie elektroni iziet cauri rezistoru un iet atpakaļ, kur mēs redzam, ka, jo mēs ejam no plusa uz mīnus, mēs gribēsim iet atpakaļ uz mīnusu, un šādi notiek tā pirmā apmaiņa. Ja mēs tagad apmainīsim tos polus, kas notiks, atkal skatāmies no plusa uz mīnusu, mēs ejam, atkal tikai viens ceļš, kur mēs varam iet, ejam šeit, un atkal redzam, ka mēs esam ienākuši no tās pašas puses rezistorā, un veidojās, mēs esam pārvērtuši maņstrāvu par līdzstrāvu. Un tas tā diožu tilta būtība. Šādi, kā tas vizuāli izstāsta, tas reāli notiek vēl daudz ātrāk. Šis ir tāds, dzīvē tas notiek daudz ātrāk, tas tagad vienkārši palēlināts, lai var saprast, kas notiek. Un, kas mums jāsaprot, ir, ka līdzstrāvā, piemēram, mēs pieliktu to ķēdi pie baterijas, līdzstrāvas sprieguma grafiks ir vienkārši konstanti, jo mums ir 9 voltu baterija, piemēram, tad tas spriegums būs 9 volti visu laiku, un tā ir līdzstrāva. Bet maņstrāvā, kas notiek, mums vienā brīdī tas spriegums ir pozitīvs, jo mums poli ir vienā virzienā, tad tas spriegums paliek negatīvs, jo mums poli apmainās un veidojās tāds vilnīts, Bet, kad mēs izlaižam viņu cauri diodas tiltam, kas notiek, mēs dabūjam līdzstrāvu, bet tā līdzstrāva ir raustīga. Arī tie vilnīši tikai modulī, vai ne? Viss ir pozitīvs. Bet šādu līdzstrāvu mēs nevaram arī īsti izmantot. Tāpēc palīgā nāks nākamā elektriskā komponenta. Atkal atgriežamies pie vada. Un tagad vadā uztaisam, izņemam daļu no vada ārā un ieliekam 2 plātnes. Daži jau saprot, kur mēs tagad ejam. Un starp plātnēm ieliksim materiālu, tātad šīs plātnes, viņas ir elektrību vadošas plātnes, viņas mierīgi vada elektronus, bet pa vidu zilais materiāls, viņš būs dielektriķis, jeb materiāls, kas nevada vispār elektronus. Un kas notiks, ja mēs pieslēgsim šito strāvas avotam, tātad elektrību vadošas plātnes, dielektriķis, kas notiks? Atceramies, ka elektroni iet no mīnusa uz plusu. Kas notiks, tie lādiņi ies pa to vadu un gribēs tikt cauri uz otru pusi, bet dielektriķis neatļauj, viņi sakrājās, viņi uz tām plātnēm sakrājās burtiski lādiņi. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka mēs esam ķēdē uzkrājuši kaut kāda veida lādiņu, kaut kāda enerģija tajā ķēdē, pašā ķēdē. Un tā ir tā kondensatora būtība. Tātad, kā mēs varam to kondensatoru būtību aprakstīt? Tātad tur augšā pa labi parādīts
drusku citādāk, tas kondensators, iedomāsimies viņu drusku 3D veidā, ja? Tātad ir divi svarīgi, tātad tā galvenā kondensatora pamatīpašība ir kapacitāte, cik daudz, ko mērā farādos, un viņa ir atkarīga, protams, no relatīvās dielektriskās caurlaidības, no tā zilā materiāla, elektriskā konstanta, tā ir konstanta, un tātad no plātņu laukuma, jo lielāks tas plātņu laukums, jo vairāk lādiņi var sakrāties, un mums ir lielāka kapacitāte. Un attālums tieši, ja mēs palielināsim attālumu starp tām plātnēm, tie elektroni, viņiem tā, kā mēs zinām, elektroniem ir viņa pielikšanās, tas spēks, viņš būs mazāks, ja viņi būs tālāk viens no otru, un tad kapacitāte samazinās. Šādi attēlo, tas ir simbols priekš kondensātoru, tā viņas ķēdēs attēlo, un rekur arī redzam, kā viņš dzīvē izstās. Viņiem ir divas galvenās, tātad, tie farādi, 2200 mikrofarādi šim kondensātoram un 16 volti, kas ir maksimālais spriegums, ko šim kondensātoram nevajadzētu pārsniegt. Ok, sapratīsim, kā tad kondensators ķēdē strādā. Iedomāsimies, ir ieslēgts kondensators ķēdē, un ir divas tādas svarīgākās daļas, kas mums jāsaprot, kad viņš uzlādējās un kad viņš izlādējās. Kad kondensators uzlādējās, tāda varam redzēt, ir strāvas grafiks un ir sprieguma grafiks. Strāvas grafiks, strāva sākumā plūst cauri viss kārtībā, bet tad ar laiku viņa samazinās, jo strāva vairs nevar plūst cauri tam kondensatoram tik brīvi, jo tie lādiņi sāk uzkrāties, un tas pats ar spriegumu. Sākumā viņš ir, tātad šis ir spriegums, ja mēs mērītu tieši uz kondensatoru, tieši uz kondensatoru, jā. Kas notiek sākumā starp kondensatora plātnēm ir mazs spriegums, jo tie lādiņi nav sakrājušies, strāva iet cauri, un tie lādiņi sakrājās, un spriegums paliek daudz lielāks tajā kondensatorā. Tātad, jā, var teikt, ka kondensators arī, uzkrāj spriegumu. Un rekur ir parādīts, ka tas spriegums aiziet līdz tikai konkrētai vietai, un tā konkrētā vieta ir strāvas avots spriegums. Ja mums būs 9 voltu baterija pieslēgta ķēdē, tad tas kondensators arī uzlādēsies līdz 9 voltiem. Un uzkrās 9 voltu, jā, tas spriegums būs 9 volti starp kondensatoru. Izlāde, kā tas notiek, mēs tagad noņemam to bateriju no tās ķēdes, bet kondensatorā vēl ir sakrājies kaut kāds spriegums, kaut kāds lādiņš, un tas kondensators var viņu izvadīt ķēdē. Kas notiek? Strāva atkal ir sākumā ļoti liela, jo starp ķēdi atkal iet elektroni, iet spriegums. Un iet strāva, jā. Un spriegums samazinās, jo kondensators bija uzlādējies, un tagad viņš izlaiž visu spriegumu ārā, ka spriegums samazinās. Vairāk, un beigās paliek tā, ka viņš atkal nav uzlādējies, nekāds lādiņš nav sakrājies uz kondensatoru plātnēm. Rekur ir neliels maiņstrāvas grafiks, ko mēs redzam šeit, ir tas, ka, jāatcerās tas, ka ja mēs palaidīsim strāvu cauri, tas spriegums ar kondensatoru ķēdē, viņš drusku pretosies tai maiņai, tāpēc viņš drusku atpaliks. Un tā, tie, kas zina, viņš atpaliek par 90 grādiem. Šajā grafikā arī var redzēt pēdēlīts ar 2. Ko tas nozīmē, ka vienkārši kondensators pretojās tai, jo viņš uzlādējās. Labi, tagad pamēģināsim uzdevums, izlasiet un atbildiet, kā jums šķiet, kurš grafiks ir pareizais. Labi, esam gatavi atbildēt. Tā, 2, pīsiņi. Super, jā, pareizi atbilde ir 2, jā.
Spriegums, jā, viņš paliek lielāks, jo kondensators uzlādējās. Labi, pamēģināsim apgriezt to. Tā pati situācija, tikai strāva vairāk neplūst ķēdē. Kā iztīsies izlādēšanās grafiks? Tā, jā, ok, es redzu daudz dzīvniekus, arī taisnība, jā. Jā, tātad spriegums izlādējās. Ok, kondensatoru pielietojumi, jā. Ko kondensators palīdz, tātad iedomāsimies, kas notiek ar maņstrāvu. Mēs rūteris, piemēram, pieslēgts rozetei un nāk iekšā maņstrāva. Jā, un kas notiek? Maņstrāva dažreiz var pazust kaut vai uz milisekundi, kaut vai uz ļoti mazu brīdiņu, bet viņi var pazust. Un mēs taču negribam, ka šis mazais brīdis, kad pazūd tā maņstrāva, ka mūsu rūteris atkal izslēdzās ārā, sāk restartēties, pazūd internets un tikai dēļ kaut kādas mazas izmaiņas maņstrāvā. Un kondensatori vienkārši uzkrāj šo enerģiju, viņi arī, ja arī notiek kaut kāda, uz kaut vai sekundī, uz maz brītiņu pazūd tā elektrība, vienkārši tas kondensators var to ierīdis, jo viņš ir uzlādējies, tas kondensators, viņš turpina izvadīt ķēdē strāvu, un ierīdis, var teikt, jā, ka viņš izlīdzina tās visas neperfektības, kas var nākt no maņstrāvas. Un vēl varam iedomāties kondensatoru tādā situācijā, ka ir, piemēram, fotoaparātiem ir zipspuldzes, un zipspuldzi vajag tikai uz bildēšanas brīdi, uz to vienu brītiņu, bet ļoti spilgtu. Un ko kondensators dara? Uzlādējās, un brīdī, kad mēs uzspiežam fočēt ar zipspuldzi, viņš izlādē visu ārā uzreiz, un tā ir viņa viena no labajām īpašībām, piemēram, atšķirībā no baterijas, kura lēni lādē ārā to enerģiju, kas ir viņā, ilgi, bet lēni. Tad kondensators var ātri reaģēt un izvadīt ārā strāvu. Okay, un tagad apskatīsim to iepriekšējo diodas tiltu, bet tagad mēs esam vēl pievienojuši kondensatoru. Mums ir tas diodas tilts, rezistors un vēl kondensators. Kas notiks? Atceramies, kā strādāja diodas tilts. Vienkārši ar rezistoru un kā izskatījās. Tur tas beidzamais līdzstrāvas grafiks tāds ļoti raustīgs, ja, kuru mēs nevaram baigi izmantot, jo pēkšņi ir iet strāva, neiet strāva, viņi vismaz iet vienā virzienā, kas ir labi, ko mēs varam izmantot, bet viņi iet, tad neiet. Tad ko kondensators dara? Atceramies, viņš uzlādējās un izlīdzina šo grafiku. Tātad, jā, varam redzēt spriegumu atkarību no laika, diodas tilts bez kondensatora, raustīgs spriegums. Kas notiek? Mēs pievienojam kondensatoru un viņš izlīdzinās, un mēs esam ieguvuši kaut ko mēs varam izmantot patiešām ķēdēs, kas ir ļoti forši. Labi, tas bija par kondensatoriem, bet ejam tālāk. Atkal atgriežamies pie vada, plus, mīnus. Atkal iedomājamies durvis, tikai šajās brīdī durvīm būs roktura abās pusēs, ja mēs varam iet gan no vienas puses, gan no otras puses, bet viena lieta, kas tagad būs, šīs durvis, viņas kontrolē ar slēdzi. Pagaidām slēdzes ir ieslēgts, un durvis var iet, mēs varam iet cauri, cik viņām gribam, vai ne? Jo slēdzes ir ieslēgts. Strāva plūdīs cauri, viss kārtībā. Tagad izslēgsim šo slēdzi, un ko durvis darīs? Nelaidīs cauri strāvu. Jā, un varbūt kāds jau atpazīst, kas tad šis ir par elektrisko komponenti. Tas ir slavenais tranzistors. Tāda ir tā tranzistora būtība, ka ar slēdzi, mēs tā kā ieslēdzam slēdzi un viņš ļauj iet strāvai cauri. Šādi izskatās tranzistora simbols ķēdēs. Šodien jūs arī viņu redzēsiet praktiņā noteikti. Jā, tranzistora simboli. Viņi tur var ļoti sarežģīti aiziet visādi, bet visparastākais, jā, ko jūs arī šodien lietosiet, ir šāda veida.
Šajā gadījumā skatāmies pie tātad viņiem ir viena ieeja, viena izēja un, ko sauc par geitiņu. Gates, kuru ja tranzistors sajūt, ka tur ienāk strāva, ka tur ir kaut kāds spriegums, viņš atļaus pa to galveno ķēdi iet strāvai. Bet pašlaik pie tā geita vispār nekas nav pieslēgts. Ko tranzistors dara? Viņš neļauj iet strāvai cauri. Tagad pieslēgsim, tad mums ir kaut kāds liels strāvas avots. Iedomāsimies, es nezinu, vienkārši skaitliskā vērtībā lielāks, piemēram, 32 volti, mums ir tajā lielajā strāvas ķēdē. Un tad pie tranzistora geita mēs pieslēdzam kaut ko ar mazāku to strāvas avotu, piemēram, 9 volti. Bet kas notiek, tas tranzistors no mazās ķēdes sajūt, ka tur kaut kas notiek, ka tur ir spriegums, un viņš ļaus iet cauri strāvai cauri galveno, caur lielo. Iedomājamies, ka tur nevis ir vats plus mīnus, bet tur vēl kaut kāda lielāka ķēde ir aizstāt, pie tā tranzistora pieslēgt. Un tagad ies cauri strāva. Tā mēs varam iedomāties, apmēram kā varētu mikrofons strādāt, vai ne? Mikrofons iedod kaut kādu signālu geitam, un kas notiek caur lielo ķēdi, var iet strāva. Kur vēl tranzistors var izmantot, ir loģiskie elementi. Baigi neiedziļināšos, jo nākamā lekcija būs par loģiskiem elementiem. Bet, tranzistori ļoti palīdz arī loģiskajos elementos. Tad saliksim kopā, kas mums ir. Mums ir rezistors, kas neļauj tiem elektroniem tik viegli iet cauri. Tad mums būs diode, kurā caur vienu pusi atļauj, caur otru neatļauj. Diode. Tad mums ir kondensators, kas uzkrāja kaut kādu lādiņu ķēdē, un tranzistors. Un ko mēs iegūsim, ja mēs viņus varam visādi salikt ķēdēs kopā, lai veidot visādus, es iepriekš rādīju loģiskos elementus, diodas, tiltus, vienalga, visādas funkcijas veikt, visādas taisīt instrukcijas tiem elektroniem, kā viņiem iet cauri, lai kaut kādu funkciju iegūtu. Bet iedomāsimies, ka mums vajadzētu katru reizi, kad mums vajadzētu kaut kādu funkciju, mums būtu jāsāk no paša sākuma. Atkal jāpaņem rezistors, jāpaņem diode, jāpaņem kondensators, tranzistors un jāliek viņi pa maziem puzles gabaliņiem. Bet, ja mēs zinām, ir izveidotas, optimizētas kaut kādas ķēdes, kuras veids kaut kādu noteiktu funkciju, būtu forši, ja mums nevajadzētu viņas katru reizi likt pa jaunam. Un kas notiek? Tātad mēs paņemam visu šīs elektriskās komponentes un apvienojam vienā integrētā schēmā. Integrētās schēmas taisa uz silīciju. Tātad viņas, varu sakot, kas jāsaprot, viņas ir tās pašas ķēdes ar rezistoriem, diodēm, kondensatoriem un tranzistoriem, tikai viņas ir saspietas vienā, kur, piemēram, mazā schēmiņā, un viņai ir tā pati funkcija, kas tai būtu, ja mēs to ķēdi saslēgtu pa lielo, tikai daudz ērtāk, daudz arī lētāk un atvieglo visu to procesu. Integrētā schēma 5-5 timeris, tātad šī ir, kāpēc šis svarīgi tieši šis, jo šis ir kas, ko jūs lietosiet praktiņā, vienā no ķēdēm 5-5 timeris. Varam redzēt, 5-5 timera schēma. Sākumā, ko mēs atpazīstam? Tātad drusku atšķirība, kāpēc rezistori šeit, piemēram, attēlot ar lausu līniju, dažreiz ar kā kvadrāts. Tas ir vienkārši, nevar vienoties, kā viņu. Tātad Amerikā izvēlās, šādi rādīt, citur pasaulē izvēlās kā kvadrātiņa, kā taisnstūri. Ko mēs redzam? Mēs atpazīstam tikai pagaidām 3 rezistorus, labi, vienu tranzistoru atpazīstam, bet tad vēl ir kaut kādi komparatori un kaut kāda flip-flop. Šīs arī ir schēmas, tātad mums jāsaprot,
Mums ir 5-5 timer schēma. Labi, rezistori, jā, tos mēs saprotam, bet mums tajā 5-5 timer schēmā vēl ir mazākas schēmas. Tad mums vēl arī viņas ir jāizšķetina. Sākumā jāsaprot, kā tas strādā. Šajā schēmā mums ir vienkārši elektronikā tā vienkāršo, lai mums nevajadzētu sarežģīti katru reizi, tas vienkārši, lai nebūtu tik sarežģīti jāzīmē tās schēmas, mēs vienkārši viņu vienkāršojam. Tātad tieši šī ir kompētera schēma, mēs viņu vienkāršojam kā trīsstūrīti. Un kas ir tā kompētera? Tad, lai saprastu, kā strādā viss lielais 5-5 timers, mums arī individuāli jāsaprot, kā strādā kompēteris un kā strādā flip-flops. Tātad, kā strādā kompēteris? Atceramies tā kaut kāda schēma, kas mums ir? Mums ir tas kompēteris pieslēgts kaut kādam strāvas avotiem, šajā gadījumā 9 volti, un viņam ir 2 ieejas, plus ieeja un mīnus ieeja, un viena izeja. Tātad kompēteris, ko tas angliski nozīmē? Salīdzināt kaut ko salīdzināt. Ko mēs salīdzināsim? Strāva ieiet, strāvas, mums kaut kāda sprieguma vērtība ir vienā plus ieejā, un kaut kāda sprieguma vērtība mīnus ieejā. Tātad 2 ieejas, pa kuru var ienākt strāvu. Kas notiek? Ja tajā plusa ieejā ir lielāks spriegums, tas salīdzinātājs salīdzina, mums plusā ir lielāks, tātad mēs laižam cauri 9 volts. Tas ir tas strāvas avots, pie kā viņš ir pieslēgts. Mēs laižam cauri 9 volts. Nevis cik ienāk par to plusu, bet viņš vienkārši, ja plusā ir lielāks, tad mēs laižam cauri, ko viņš pats saņem. Un otrādi, ja mīnusā ir vairāk, viņš saka, salīdzināja un laiž ārā 0. Flip-flops arī tas pats. Kaut kāda schēma, bet mēs viņu arī varam vienkāršot šādā te kastītē, kas flip-flopam ir, viņam ir S ieeja, R ieeja, Q izeja un apgrieztā Q vērtības izeja. Te būs drusku arī ieiesim tādā binārajā domāšanā. Tātad S ir set, R ir reset, Q viņš izlaidīs kaut kādu vērtību ārā, un apgrieztais Q, tā būs Q vērtība tikai apgriezta. Zinām, binārais kods ir 0 vai 1, tātad, ja mums būs Q vērtība, viņš izlaidīs cauri viennieku, apgrieztais Q būs 0. Ja Q būs 0, apgrieztais Q būs viennieks. Bet labi, kā viņš izdomā, ko viņam laist kā Q un ko viņam laist kā apgriezto Q? Tātad, kur mums ir flip-flops, pagaidām Q vērtība ir 0. Ko mēs darām? Set, mēs ievadīsim kaut kādu strāvu set ieejā, flip-flopa iekšējā binārā vērtība mainās uz 1, un viņš Q vērtību pasaka kā 1. Kas notiks, ja mēs ieliksim resetā kaut kādu spriegumu vērtību? Binārais kods iekšā pamainīsies uz 0. Un līdz mēs neko, viņš tagad ir 0, ja mēs atkal ievadīsim resetā, tik un tā būs 0. Ja mēs ievadīsim setā, S ieejā, tad viņš atkal pamainīsies uz 1. Un varam to iedomāties kā pat tādu ļoti elementāru atmiņas čipu. Atmiņas čipu ar vienu bināro skaitli. Jā. Ja mums vajadzētu uzrakstīt kaut kādu vārdu vai ciparu, iedomājamies, cik mums vajadzētu daudz tādus flip-flops. Tātad esam sapratuši, kas ir salīdzinātais, kas ir comparators, kas ir flip-flop schēma. Un tagad mēģināsim saprast, iebraukt tajā 5-5-5 timera pašā darbības funkcijās un darbības veidā. 5-5 timerim ir 3 režīmi. Monostable, astable un bistable. Drusku aprakstīšu katru. Monostable, ko viņš dara, varam iedomāties. Tātad monostable režīmā viņš izved noteikti garums signālu. Ko tas nozīmē? Ja mums būs ķēde
un tajā ķēdē būs diode un podziņa, un timerīts. Mēs uzspiedīsim to podziņu, iedegsies gaismiņa, kādu brīdi paspīdēs ar kaut kādu laika sprīdi, un tad viņa pati izslēgsies ārā. Tātad uzspiežam, iedegās gaisma, mēs neturam to pogu, viņa spīd un izdeg. Uz kaut kādu brīdi. Unstable režīmā timeris pastāvīgi izvada signālus regulāros intervālos, strādā kā oscilators. Kā mēs varam to iedomāties? Pieslēgsim gaismiņu pie 5 timera unstable režīmā, ko darīs diode. Iedegsies, izdegsies, kaut kādā noteiktā ritmā. Un bistable šis režīms, nav baigi svarīgi šajā brīdī tajā iedziļināties, bet viņš arī var strādāt kā flip-flop tipa atmiņas schēma, kur vienkārši tas timers arī strādā kā maziņš atmiņas čips. Ja mēs iedomāsimies divas pogas, ja mēs uzspiedīsim vienu, tā gaismiņa iedegsies, ja mēs uzspiedīsim pogu, gaismiņa izdegsies. Tā kā flip-flop schēma tā arī strādā. Kāpēc mums ir svarīgs unstable režīms? Unstable režīmu jūs šodien izmantosiet ķēdē. Tātad tieši šo oscilēšanas spēju, šo spēju izvadīt signālu, kas oscilē, kas mainās no 1 uz 0, kas dod oscilējošu signālu. Atgriežamies pie schēmas. Mums bija 5 timeris, 3 rezistori, 1 tranzistors, 2 salīdzinātāji, 2 komparatori un flip-flops. Labi, tur vēl ir outputā daži tranzistori. Pārāk dziļi neiesim tajā, bet tātad mums ir arī var parādīt to schēmu šādi. Tas ir tas pats 5 timeris, tikai drusku apgriezt, šādā schēmā parādīts. Un izejas signāli, ko mēs gribam dabūt, ir šāds te oscilējošs. Tātad ieslēdzās. Kā mēs pie tā nonāksim? Jums ķēdē būs vēl saslēgti 2 rezistori un kondensators, lai mēs varētu šo procesu sasniegt. Tātad vispār 5 timerim, kā mēs varam redzēt, ir 8 dažādas pini, 8 tie pini, kurus pieslēdzot mēs varam kaut kā kontrolēt to timeri. Tātad, tagad skatāmies caur ķēdi, ies strāva. Varam redzēt, tur ir kondensators pašā sākumā. Ko viņš darīs? Viņš, protams, sākumā nebūs uzlādējies, un viņš uzlādēsies. Varam redzēt, ka tas ceļš no kondensatora ir pieslēgts pie 6. pina, pie thresholda un pie 2. triggera. Un vienā augšējā komparatorā viņš ir pie plusa un 2. pie mīnusa. Tagad iet arī spriegums uz otriem komparatora ieejām. Un ko mēs tagad, pašlaik šajā situācijā, ko mēs varam redzēt? Kāpēc šis komparators rāda vieninieku, un otrs rādīs 0? Kāpēc? Kondensators nav uzlādējies, viņš ir svaigs, un pa šo thresholdu 6 un pa triggeru 2 viņš lādējās, viņš nelaiž to strāvu baigi cauri, un tātad, kā tur bija komparatoram, ja pie plusa ir lielāks spriegums nekā pie mīnus, viņš laidīs cauri signālu. Varam redzēt pie augšējā. Plus ieejā, tas kondensators nav uzlādējies, tur baigi mazs spriegums, tur nav nekā. Bet pie mīnus mums nāk 2/3 no strāvas avota, pilnās vērtības strāvas avots 9, tad rekur mums pie šitā komparatora nāk 6 volti. Un, protams, mīnus ir lielāks šajā gadījumā, tieši runa par augšējo komparatoru. Mīnus ir lielāks, viņš laiž cauri 0. Pie otra komparatora, kas notiek, mums ir 1/3 no strāvas avota, tik un tā, tātad, ja 9 volti, tad šeit nāk iekšā plusā 3 volti, bet tik un tā, mīnusā nāk vēl mazāks kaut kāda skaitliskā vērtība, un komparators saka, rekur man plusā ir vairāk, es laižu cauri, un mums ir 1. Kas notiek flip-flopā?
viens aiziet pie seta, un ko tas nozīmē, ka galvenā flip-flop binārā vērtība pārmainās uz 1, un varam redzēt, Q ir 1. Apgrieztā Q vērtība ir 0. Nu, pateicoties vēl output dažiem tiem tranzistoriem, mēs drusku dziļi tajā neiesim, sapratīsim vienkārši, ka, ja outputs dabū 0, iznāks ārā 1. Un ko mēs dabūjam? Mēs dabūjam ārā signālu kaut kādu. Tātad šajā situācijā, kamēr kondensators vēl lādējās, gaismiņa spīd. Ļoti labi, tas ir kaut kas vismaz spīd. Kas notiek? Kondensators sāk lēnām uzlādēties, un kas notiek tagad? Viņš ir uzlādējies lielāks spriegums, un tagad viņš arī laiž 2/3 vai pat vairāk no lielā strāva avota. Un kas notiek? Tātad viens kompēters saka, man tagad plusā, augšējais saka, man plusā ir vairāk, es laižu cauri viennieku, un otrs saka, man mīnusā ir vairāk, es laižu cauri 0. Tātad, ja iepriekš bija otrādi, augšā 0, apakšā 1, tad tagad ir otrādi, jo tas kondensators ir paspējis uzlādēties. Un viņš aiziet uz flip-flopu un reseto, atjauno to vērtību uz 0. Redzam, Q ir 0. Apgrieztā Q vērtība ir 1, un outputā dabūjam 0. Kāds izskatās grafikā, jā. Tātad, kamēr kondensators lādējās, mums gaismiņa spīd. Kad viņš izlādējās, mums gaismiņa nespīd, un signāls ir 0. Un kas notiek? Šis process vienkārši atkārtojās uz apli. Tātad cikliski atkārtojās. Protams, būs atšķirība, kādu mēs kondensatoru ieliekam, kādus mēs rezistors ieliekam. Tas mums mainīs to gaismiņas oscilējošo ritmu. Bet tā būtība ir tāda, jā, ka kamēr kondensators lādējās, mums spīd gaismiņa, kamēr viņš izlādējās, nespīd. Un jā, tas notiek, jūs redzēsiet, kādas reāli, ja jūs saliksiet to ķēdi, jūs reāli redzēsiet, kādas notiek. Ok, paldies par uzmanību.